Kā mums ir 5 minūtes laika, nevar. Dien mums ir 5 minūtes laika, lai sagatavotu Ancei tādu interesantu stāstījumu. Un mums tā kā pirms nedēļas, nezinu, uz kādu laicību pateica, vai sagatavot no ļoti interesantām lietām tādu priekšmetu, kaut kādu mistisku, lai mēs varētu mainīt pasauli. Mēs varētu pasaulē izveidot kaut ko jaunu, nebijušu. Un mēs viendienu ienākam pašpēldē un ieraugam kaut ko unikālu, kaut ko tādu, kas spēja pārvērst šilnieki visi. No sākuma tas bija šis. Un tu mūsu apziņa, mūsu dzīve mainījās. Jaunas vēsmas plūda pār mūsu galvām. Mūsu iztēle sakļāvās kā divas krāsas sievietes manas istabā. Lai arī cik dīvaini tas neskatāt tagad. Un no tā radās kaut kas nenormāli, brīnišķīgs. Kaut kas tāds, kas visiem ir vajadzīgs. Lūdzu, cienītais asistenti, atvēr otro bildi. Aizdatās ir tikpat nikns kā viņš šodien. Un radās kaut kas tik ļoti unikāls. Mēs redzam, ka šī ir pēle. Tā ir mūsu skaistā pelīte. Šie ir divi zābaki, kas uz viņas sūra, un šī ir pasaules naga, kas ar savu Sputniku, šī te sadarbojas ar ciplanētiešiem un cenšas visu pasauli pakļaut. Un fēns vai viņai izskatīties tā kā dievīgi. Bet kā tas viss sakaļās un spēja mainīt pasauli, tad šī skaistā pelē esam mēs, ne? Dikri, bet vienmēr apkārt ir kaut kāds zābaki, kas traucē mums dzīvot. Vienmēr ekonomisti. Un vienmēr mums nāk, kas mums uzgulnēs, jo gribēs, vai mēs esam senāki par viņiem. Jā, piemēram, Kijus. Un šī bilde reprezentē mūsu, tas varētu būt jaunais Dikri logo ar ļoti dziļu jēgu. Jo Dikri ir paši skaistākie un gudrākie. Viņi spēj sapēnot tik vienu padarīt vēl skaistāku, tikai mums ir jāiepazīst. Tā ir mūsu galvenā ideja parādīt to, ka Dikri tomēr ir pašlabākie, paši skaistīgākie. Jā. Tā ir mūsu ārējā reklāma, kur es domāju, katrs gribētu redzēt sev mājās pie sienas kā plakātu. Ir īpaši puiši, ņemot vērā to, ka meiteni, Ancīt, kā mēs redzam, arī labprāt uz šo dāmu skatītās. Un tad, jā. Bet manuprāt, mūsu pasaules nagla ir vienkārši unikāla. Kā redzat, viņš met aci. Tiešām nozīmē varētu. Tas arī ir būtībā viss par mūsu unikālo projektu, kas ir, manuprāt, pieeja nevis kā inženieru zinātne, bet ar tādu apziņas plūsmu, kad mēs spējam redzēt cilvēkus kā zābakus, kā naglu un šo kā peli. Mēs neesam parasti ar tam arī, mēs esam īpašie. Jā.